Labrīt! Turpinot rudenī iesākto tradīciju uzņēmēju rītā runāt par uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem, šodien kārta pienākusi sarunai par klientu uzraudzību. Jautājumus droši uzdodiet Slido platformā, vai nu noskanējot QR kodu, vai izmantojot mirkļa birku Lursoft. Tāpat linku, lai varētu ērtāk uzdot jautājumus, jūs varat atrast arī YouTube chatu logā. Gadījumā, ja uz kādiem jautājumiem jūs šodien nesaņemsiet atbildes, droši izmantojot iespēju sazināties ar savu konsultantu. Bet, pirms ķersimies klāt pašam semināru saturam, paskatīsimies pāris jautājumus, kurus jau cilvēki ir iesūtījuši reģistrējoties semināram. Un pirmais, tātad, vai būs pieejama prezentācija. Tiem, kas reģistrējās semināram, prezentācija nākamās nedēļas sākumā tiks nosūtīta e-pastā. Webināra ieraksts būs pieejams YouTube platformā, bet par šo semināru apliecinājumi netiks izsniegti, ņemot vērā to, ka seminārs notiek publiski YouTube platformā, kur mēs nevaram redzēt, kādi lietotāji ir pieslēgušies un kuri nē. Un ceturtais jautājums, kas tika iesūtīts reģistrējoties, tātad vai varētu pastāstīt plašāk par Eiropas Savienības un trešo valstu partneru monitoringu. Arī šiem jautājumiem semināra gaitā mēs pieķersimies. Bet, tad par visu pēc kārtas. Tātad klienta riska uzraudzība. Kādēļ tā ir svarīga, jo nav noslēpums, ka viens no lielākajiem uzņēmēju izaicinājumiem ir dinamiskā uzņēmēja darbības vide. Un, ja runājam par šo te dinamisko vidi, ko es ar to domāju? Katru dienu valsts reģistros notiek simtiem izmaiņu uzņēmumu datos. Un kādas tās būs? Paskatīsimies kaut vai janvāri, kas daudziem asociējās ar gada klusāko mēnesi, jo visi tikko ir pārdzīvojuši svētkus un varbūt darīt vēl īsti neko negribās. Bet, ja mēs paskatīsimies janvāra kalendāru, tad redzēsim, ka katru dienu ir vairāki simti notikumi, kas ir reģistrēti uzņēmuma reģistrā. Un tātad janvārī līdz šodienai vien ir reģistrēti komerces reģistrā vairāk kā 12,000 dažādu notikumu. Un paskatīsimies kaut vai dažus būtiskākos. 94 uzņēmumiem ir apturēta saimnieciskā darbība, 1350 uzņēmumiem ir uzsākts likvidācijas process, vai tie jau ir likvidēti. Tāpat 104 uzņēmumiem ir bijuši kādi maksāt nespējas tiesiskā aizsardzības vai ārpustiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana, izbeigšana. Tāpat janvārī sankciju sarakstos ir iekļauti 57 juridiskās personas. Bet vai izmaiņas skar tikai un vienīgi juridiskās personas? Nebūtu nē. Jo līdzīgi kā ar juridiskām personām, arī fiziskās personām katru dienu tiek reģistrēti vairāki simti dažādi notikumi. Un tā pašā janvārī tātad 22 fiziskām personām ir apturēta saimnieciskā darbība, 323,238 personām ir reģistrēts miršanas fakts. Tāpat ir vairāk kā 70 ierakstu maksāt nespējas procesa datubāzēs. Un janvārī tātad sankciju sarakstos ir iekļauts 195 fiziskās personas. Kā šo visu procesu optimizēt, kā efektīvāk sekot līdz šīm izmaiņām? Un šeit noteikti mums var palīdzēt monitorings, vai tātad automatizēta klientu risku uzraudzība. Un, lai sāktu šos pakalpojumus izmantot, pēc būtības tie ir 3 vienkārši soļi. Pievienojam
monitoringa sistēmā, tātad uzņēmumus vai personas, ko mēs vēlamies, kurām vēlamies sekot, norādam, uz kādiem e-pastiem mēs vēlamies saņemt paziņojumus. Un trešais, norādam, kādus notikumus mēs gribam zināt. Jo šis ir gan būtiski, lai nebūtu situācija, ka jūs saņemat varbūt pārāk daudz informāciju. Kā rezultātā, ja informācijas nav, tas ir slikti. Tāpat laikā, ja šīs te informācijas mums ir pārāk daudz, tas atkal mums var apgrūtināt un tā rezultātā varam palaist būtiskākos notikumus. Dalībnieku lokā ir krietni daudz jau mūsu esoši klienti, kas izmanto monitoringa pakalpojumus. Un līdz ar to paskatīsimies, kas tad varbūt ir biežākās monitoringā vai uzraudzībā pieļautās kļūdas. Un kā viena no klasiskām kļūdām ir neregulāra šo te monitorējumu subjektu atjaunošana. Un kādēļ tas ir svarīgi? Ja mēs šodien esam izvērtējuši klientu, sapratuši, kas notiek ar klienta maksātspēju statusiem, tātad mums ir skaidrs, mēs ar šo klientu varam sadarboties, bet monitoringam mēs viņu pievienojam reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā. Tas nozīmē, ka no tā brīža, kad mēs esam pievienojuši klientu monitoringam, līdz tam brīdim, kad bijām veikuši šo te klientu izvērtēšanu, mēs nezinām, kas ar šo te klientu ir noticis. Otra lieta ir saistīta ar to, ka mēs uzraugam tikai daļu klientu. Nereizi vien tiekoties ar gan lielākiem, gan mazākiem uzņēmējiem, izskan frāzes, jā, es monitorēju, bet es monitorēju tikai savus debitorus. Mums ir bijusi virkne arī iepriekš semināru, kurā esam runājuši par šo te parādnieku portretu, kas ir tās pazīmes, kas var liecināt par to, ka uzņēmumam ar viņa maksātspēju kaut kas nav kārtībā. Šajā gadījumā, ja mēs sekojam līdzi un uzraugam tikai vienīgi savus debitorus, klientus, kuri jau mums ir parādā, mēs šādā veidā palaižam garām šos te pirmos signālus, kas mums varēja jau iepriekš pateikt priekšā, kad hei, ar šo sadarbības partneri kaut kas nebūs kārtībā. Jo ir virkne notikumu kā nodokļu parādi, kavēti maksājumi, entās tiesas sēdes, kas jau mums signalizē par to, ka šim uzņēmumam ir kādas maksātspējas problēmas. Līdz ar to noteikti ieteikums monitorējam ne tikai tos klientus, kas jau ir parādā, un tādā veidā mēs sākam cīnīties tikai ar sekām, bet sekojam līdz arī saviem aktīviem klientiem. Vēl viena no biežām kļūdām ir tā, ka jā, mēs monitorējam tikai mazos klientus, jo kas tad var notikt ar lielajiem uzņēmumiem. Pieļauju domu, ka visi esam dzirdējuši par to, kas notika ar Liepājas metalurgu, kas noticis ir ar to pašu ceļu pārvaldi un vēl virkni lieliem uzņēmumiem, kuri, jā, ilgstoši ir bijuši labi sadarbības partneri, bet monitorējot viņus jau saulaicīgi, mēs būtu saņēmuši paziņojumus par to, kad pieauga nodokļu parādi, tiek reģistrēti kavētie maksājumi, kas nozīmē to, ka tātad partneris jau virknēji uzņēmumu kavē maksājumu. Vēl viena no bieži izplatītām kļūdām ir tā, ka mēs monitorējam tikai un vienīgi savus klientus, bet aizmirstam par piegādātājiem, kuriem reizēm mēs maksājam pietiekoši lielus avansus. Un arī šajā gadījumā tātad sekojot līdzi saviem piegādātājiem, mēs varam izvairīties no riskiem, ka iespējams uzņēmums jau iet uz maksāt nespēju, bet mēs veicam lielus avansus cerībā, ka varbūt tuvākā gada laikā šis uzņēmums mums izpildīs mūsu pakalpojumus un piegādās preces un pakalpojumus.
Vēl viena no kļūdām tas, ka ar monitoringu mums reizēm saistās tikai un vienīgi uzņēmuma monitorings, bet mēs aizmirstam to, ka mēs varam monitorēt arī privātpersonas. Un kā jau redzējām dažus slaidus atpakaļ, tad arī privātpersonām ir pietiekoši daudz izmaiņas un pietiekoši daudz notikumu, kurus ir būtiski nepalaist garām. Tāpat, tad, kad jau runāsim par tehniskajām lietām, kādā veidā mums pievienot šos klientus monitoringam, viena no neretām kļūdām ir kļūdaina objekta pievienošana. Mēs pievienojam fizisko personu kā uzņēmumu vai pievienojam fizisko personu kā iestādi, kā rezultātā mēs nesaņemam kādus monitoringa notikumus. Ko vēl noteikti, kādas vēl kļūdas mēdz pieļaut, ir tas, ka mēs monitoringu saņemam, bet mēs neveicam šo regulāru klientu risku pārvērtēšanu, nesegmentējam tos. Klientus noteikti ir vērts segmentēt, jo, protams, ka mēs klientus varam sadalīt dažādās riska grupās. Ir klienti, kuriem piemitīs augstāks risks, ir klienti, kuriem varbūt tas risks būs zemāks. Un tā segmentācija, vēlāk jau runājot par monitoringa iestatījumiem, arī runāsim par to, ka varbūt ne visiem klientiem mums ir vajadzīgi saņemt visus monitoringa notikumus. Piemēram, pievienojot kādu no bankām vai lielajiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem monitoringam un atzīmējot, ka mums interesē šo uzņēmumu visas tiesas sēdes, tad es pieļauju domu, ka mēs apzināmies, ka tās tiesas sēdes tur būs gana daudz. Šajā gadījumā vairāk uzņēmumu būs kā prasītāji, nevis kā atbildētāji. Līdz ar to tātad šeit noteikti ir vērts pievērst uzmanību, kā mums sasegmentēt šos klientus, lai atkal nebūtu tā, ka mums tās informācijas ir pārāk daudz, un mēs kādā brīdī slīkstam informācijas pārbagātībā un patiesībā dienas beigās palaižam garām kādus būtiskus notikumus. Vēl viena no jau sasaucoties ar iepriekš minēto, tātad tas, ka mēs monitorējam pilnīgi visus notikumus, nešķirojot, kuri ir būtiski un kuri varbūt nav tik būtiski monitoringa notikumi. Vai atkal otrs variants, mēs esam jau izlasījuši tos notikumus, kas mums ir svarīgi, bet mēs esam atzīmējuši tikai tos, kas nevis mums savlaicīgi signalizē par to, ka tātad šim te uzņēmumam sāk parādīties kādas problēmas, bet mēs jau esam atzīmējuši tikai tos notikumus, kas nozīmē, ka jau ir par vēlu. Uzņēmumam jau ir apturēta saimnieciskā darbība, uzņēmumam jau ir maksāt nespēja, kas nozīmē to, ka tātad jau ar mūsu kādiem iepriekš neapmaksātiem izrakstītiem rēķiniem varētu būt problēmas. Kādi tad būtu ieteikumi risku uzraudzībai? Pirmkārt, izstrādāt savu šo agrīnās brīdināšanas sistēmas pamatprincips un tālākus rīcīgus algoritmus. Respektīvi, ja mēs saņemam klientam vienu reizi informāciju par kavētiem nodokļu maksājumiem, iespējams, ka tas vēl nav kritiski, jo šeit, protams, ir vērts sekot līdzi, cik ātri uzņēmums šos kavētos nodokļu maksājumus dzēš. Tāpat laikā, ja mēs saņemam jau vairāku notikumu tādu komplektu, kavēti nodokļu maksājumi, kuri tikai pieaug, kavēti maksājumi citajiem piegādātājiem, tiesas sēdes par parādu piedziņu, un tam līdzīgi, tātad mēs jau virzam šo te klientu uz pārvērtēšanu, mēs šo te klientu noteikti uzraugam krietni stingrāk un tālāk sekojam, kas vispār notiek ar šo te sadarbības partneri. Līdz ar to veidojam šos te monitoringus jēgpilni, domājam, kādi notikumi mums izveido tālākas rīcības,
kurām personām kādi notikumi ir jāsaņem, lai nav tā, ka varbūt sekretāri saņem pilnīgi visus notikumus, bet viņi īsti varbūt nezina, kādas sekas katram no šiem te ziņojumiem var iestāties pēc tam. Runājot par tiem monitoringiem, kad jau ir iestājušās sekas. Tie būs tie, kad mēs saņemam paziņojumu par to, ka uzņēmumam jau ir apturēta saimnieciskā darbība. Šeit, protams, vēl ir iespēja, ka uzņēmums novēršot visus pārkāpumus, kuru dēļ tātad valsts ieņēmuma dienests ir apturējis saimniecisko darbību, šī darbība var tikt atjaunota. Ja tas nenotiek, tad kā nākamais solis jau ir darbības izbeigšana, bet darbības izbeigšana var būt ne tikai tajos gadījumos, ja valsts ieņēmuma dienests ir apturējis saimniecisko darbību. Darbība var tikt izbeigta arī tādos gadījumos, ja, piemēram, uzņēmumam nav amatpersonas ilgstoši, uzņēmums nav sastopams savā juridiskā adresē. Jau sekas, tātad maksātnespējas procesa pasludināšana, kas mums vienīgi iedod iespēju pieteikt savus kreditoru prasījumus, bet bieži vien pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas ir virkne dažādu šo te pazīmju un notikumu, kas ļauj mums saņemt jau to informāciju saulaicīgi, kad hei, te uzņēmumam finanšu situācija iet uz leju. Līdz ar to, tāpēc noteikti pievēršam uzmanību tiem notikumiem, kas jau saulaicīgi mums var ziņot par to, ka šeit pastāv kādi riski. Uzņēmumam reģistrēts nodrošinājums, uzņēmumam nav amatpersonas jau ilgāku laiku. Uzņēmumam ir reģistrēts paziņojums par komercšķīlu tiesību izlietošanu. Nozīmētas sēdes, noteikti pievēršam uzmanību, kāda ir šī sēdes būtība. Publicēti parādi, palielinājušies nodokļu parādi, anulētas licences, slēgtas struktūra vienības. Tie atkal būs tie notikumi, kas mums ziņo par to, ka tātad uzņēmums sašaurina savu darbību. Uzņēmuma autoparka būtiska samazināšanās īsā periodā. Ja reiz mēs zinām, ka tas varbūt ir uzņēmums, kas nodrošina kādus transporta pakalpojumus, ja vienā brīdī mēs redzam, ka viss autoparks tiek pārreģistrēts kaut kur prom, tas atkal tātad jau mums signalizē par briesmām. Vēl viena lieta monitoringa kontekstā, par ko mēs esam runājuši pietiekoši sen, bet tikai pagājušais gads parādīja to, ka šie notikumi ir krietni tuvāk nekā varbūt mums šķita līdz šim, ir sankcijas. Un arī sankcijas mēs varam monitorēt, un sankciju kontekstā noteikti arī paskatīsimies, ko mēs varam monitorēt. Jo iepriekšējie notikumi, ko mēs skatījāmies, tas attiecās tātad uz Latvijas fiziskām un Latvijas juridiskām personām. Bet sankciju kontekstā mēs varam monitorēt ne tikai Latvijas uzņēmumus. Mēs varam monitorēt arī ārvalstu personas un ārvalstu uzņēmumus. Un monitorings tiek nodrošināts 5 sankciju sarakstos, gan Latvijas, Eiropas Savienības, ANO, OFAC un apvienotās karalists noteiktās sankcijas. Tāpat arī Latvijas valsts reģistros reģistrētie liegumi saistībā ar sankcijām. Un kāda veida sakritības tad tiek ņemtas vērā? Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem tiek skatīta sakritība pēc nosaukuma, valsts, ka tātad sankcijām pakļautais subjekts ir saistīts ar Latviju, un pazīmi, ka sankcijas ir noteikts pret juridisku personu. Un šeit arī ir tā būtiskā sadaļa, kādēļ ir svarīgi, lai mums fiziska persona ir pievienota kā persona un juridiska persona kā juridiska persona, jo tātad arī sankciju monitorings ir tā sadaļa, kas izmanto šīs pazīmes, lai spētu sašaurināt un iedotu maksimāli mazāk liekas sankciju sakritības. Ja sankciju monitorings, kā jau minēju, ir kļuvis aktuāls
visiem kļuvis aktuālāks, pareizāk sakot, no pagājušā gada, tad sankciju monitorings kopumā jau tiek piedāvāts vairākus gadus, bet nav tā, ka mēs esam apstājušies šo te monitoringu attīstībā. Un kādi tad jauni pakalpojumi ir pieejami izmantojot Lursoft monitoringu platformu? Pirmkārt, tā ir automātiska likvidēto uzņēmumu dzēšana no monitoringa sarakstiem, jo nav jēgas vairs monitorēt likvidētu uzņēmumu, jo šādi uzņēmumi atdzīvoties vairs nespējas. Ir virkne sadarbības partneri, kuriem ir svarīgi monitorēt pilnīgi visus Latvijas uzņēmumus. Un šādā gadījumā ir pieejama arī automātiska jaunreģistrēto uzņēmumu pievienošana monitoringam. Tāpat viens jauns un krietni ērtākai lietošanai pieejams ir daudz monitoringu iespēja. Un ko šī iespēja dod? Ja līdz šim jūs gribējāt jau segmentēt, tātad kādas personas saņem kādus monitoringus, piemēram, grāmatvedība saņem par PVN nosaukumu izmaiņām, darbības apturēšanām, kredīta risku cilvēki saņem par maksātnespēju, nodokļu parādiem, par kavētiem maksājumiem, sankciju uzraugi saņem informāciju par sankcijām. Tad iepriekš jums bija nepieciešams veidot 3 atsevišķus sarakstus, kas attiecīgi jums liek uzturēt vienlaicīgi šos 3 sarakstus, un katram sarakstam tad arī jūs nodefinējat šos savus monitoringa iestatījumus. Tad šobrīd ar daudz monitoringa iespēju jūs vienam sarakstam varat paredzēt līdz pat 5 dažādiem monitoringa scenārijiem, un kā jau minēju, tas var palīdzēt gan tajā gadījumā, ja mums ir dažādi departamenti, dažādi informācijas saņēmēji, kuriem ir vajadzīga katram sava veida informāciju saņemt. Otra lieta, mēs varam arī izveidot vairākus monitoringus, kurā vienā mēs ieliekam tos notikumus, kas tātad jau ierobežot sadarbību, kā uzņēmums pakļauts sankcijām, uzņēmumam apturēta saimnieciskā darbība, kas nozīmē to, ka tātad mēs ar uzņēmumu nekādas tālākas darbības veikt nevaram. Pārējie notikumi, tos mēs varam ielikt atsevišķā monitoringā, saņemt varbūt nevis katru dienu, bet saņemt reizi nedēļā. Līdz ar to tātad šeit pastāv dažāda veida kombinācijas iespējas. Tāpat vēl viens jaunums, turpinot, paplašinot datu pieejamību, pieļauju domu, ka neviens esat pamanījuši, ka Lursoft datubāzēs pieejama informācija ir par Lietuvas, Igaunijas un Lielbritānijas uzņēmumiem. Tad, turpinot strādāt pie šīs Baltijas valsts datu pieejamības, šobrīd jau ir pieejams arī Igaunijas uzņēmumu monitorings. Un tiek turpināt strādāt arī, lai būtu uzņēmumu monitorings pieejams Lietuvas uzņēmumiem. Un rezumējot šo pietiekoši garo ievadu, pirms ķeramies pie praktiskajiem piemēriem, tad atgādinājumam par to, ko tad kopumā mēs varam monitorēt. Un mēs monitorēt varam Latvijā reģistrētas juridiskās personas, Igaunijas uzņēmumus, fiziskās personas, gan Latvijas, gan ārvalstu, kā jau runājām, adreses teritorijas un monitorēt arī atslēgvārdus. Un par katru no šiem veidiem praktiskajos piemēros arī parunāsim detalizētāk. Un kā jau minēju, atgādinu to, ka jautājumus droši varat uzdot, izmantojot Slido platformu, un pabeidzot praktisko piemēru sadaļu, uz tiem arī atbildēsim. Bet, tad ķeramies klāt pie praktiskajiem piemēriem. Ceru, ka visiem redzams mans ekrāns,
Un tagad ātri tad pieslēgsimies. Un parasti iesaku ātrākais veids, kā tikt pie monitoringa, ir tad, kad esam autorizējušies Lursoft databāzēs, izvēlamies sadaļu monitorings, kas tad mūs aizvedīs uz klienta portfeli, kur tad varam veidot savus sarakstus un arī administrēt monitorējumos subjektus. Šobrīd, kā redzam, man neviena saraksta izveidot nav, tādēļ sāksim mēs ar sarakstu izveidošanu. Un, kā jau runājām, klientus būtu vērts segmentēt, tāpēc izveidosim pirmo sarakstu VIP klienti ar sarakstu veidu juridiskas vai fiziskas personas un ieliksim šo te jauno pazīmi automātiski likvidēto uzņēmumu dzēšana. Tiem, kuriem klientiem, kuri jau izmanto monitoringus un līdz šim šāda sadaļa pieeja nav bijusi, noteikti sazinieties ar savu konsultantu, lai tad jūs varētu iegūt šos te papildus servisus. Veidojot sarakstu, es vienlaicīgi varu nodefinēt, kuriem no vēl organizācijas lietotājiem šis saraksts būs redzams, un nodefinēt arī, kādas tiesības šim te lietotājiem būs. Vai tikai skatīties sarakstu, vai skatīties un rediģēt, vai arī dzēst ārā no šīs saraksta kādus objektus. Saraksts mums ir izveidots, un tālāk tātad mēs varam pievienot mūsu sadarbības partnerus vai pievienot monitoringu iestatījumus. Sāksim šobrīd mēs ar klienta pievienošanu un pievienosim, piemēram, Lursoftu. Tātad sameklējam pēc nosaukuma, varam meklēt arī pēc reģistrācijas numura, un šeit jau mums uzņēmuma reģistrā atrod 3 uzņēmumus ar nosaukumu Lursoft. Viens, kurš ir likvidēts, tātad to šobrīd jau pievienot vairs nevarēs, un tālāk tātad atzīmējam, ka mēs gribam pievienot Lursoft IT. Veicot šo te pievienošanu, mēs varam pievienot vienlaicīgi arī saistītās personas. Un šeit atkal atgriežamies pie klienta segmentēšanas, un šeit es noteikti ieteiktu tajos gadījumos, ja mums varbūt ir tādi šaubīgi sadarbības partneri, ar kuriem sadarboties mums vajag, bet tāpat laikā mums ir nelielas bažas vai gadījumā uzņēmēji nedibinās citus uzņēmumus un pēc tam neatstās ar parādiem, jo nav noslēpums, ka tāda prakse Latvijā ir bijusi. Līdz ar to tātad mēs pievienojot uzņēmumu varam pievienot arī saistītās personas. Šajā gadījumā mēs pievienosim Lursoft saistītās personas, jo tām nebūs iebildumi par viņa personas datu apstrādi publisku. Vienīgais, kas mums ir jārēķinās ar šādu saistīto personu pievienošanu, ka mums vairs būs nevis tikai viens monitorējamais subjekts, bet attiecīgi mums tātad būs jau šajā gadījumā tātad 6 monitorējamie subjekti. Tāpat klientus mēs varam pievienot ar Excel failu, tātad juridiskās personas, varam arī tātad gan fiziskās personas pievienot pa vienam, gan arī tātad ar Excel failu pievienot. Un tad tālāk nākamais solis, tātad nodefinējam monitoringa iestatījumus. Un kā jau runājām, tātad mēs varam vienam sarakstam izveidot vairākus monitoringa scenārijus, tāpēc sāksim varbūt tātad ar VIP klienti un to, kas mums interesē grāmatvedībai. Tātad tur mums būs e-pasts grāmatvede tātad pieliksim grāmatvedības e-pastu. Un tālāk tātad, cik bieži grāmatvedībai noteikti par saimnieciskās darbības apturēšanu PVN izmaiņām interesēs katru dienu saņemt šos te notikumus, tādēļ noteikti atstājam reizi dienā. Sākam mēs ar pirmdienu, un tālāk tātad atzīmējam pakalpojumus, kuri
mums interesēs. Tātad mums interesēs noteikti izmaiņas uzņēmuma nosaukumā, adresē, aktualizētā adrese, pamatkapitāls mums neinteresēs, amatpersonas dalībnieki arī mums neinteresēs, paziņojumi kreditoriem par plānotām reorganizācijām, tas gan mums varētu interesēt. Noteikti likvidācijas un reorganizācijas darbības apturēšanas, izbeigšanas tās grāmatvežiem parasti arī varētu interesēt. Un tad tālāk skatāmies tātad PVN reģistra notikumi. Atzīmējam attiecīgi tātad visus PVN notikumus un spiežam apstiprināt. Līdz ar to tālāk tātad visas personas, kuras mēs esam pievienojuši monitoringam, grāmatvedība saņems savus monitoringus. Tāpat laikā, ja mums ir AML vai sankciju speciālists, kam varbūt interesē sankcijas, tad izveidojam jaunu monitoringu. Nosauksim, ka tas mums ir tātad sankcijas. Tur varbūt mums ir izveidots atkal kopējs e-pasts sankcijas. Sāksim arī tātad ar pirmdienu. Un šeit varam izvēlēties bloku sankciju monitorings, kas ļauj, tātad kā mēs jau prezentācijas sadaļā skatījāmies, atzīmēt pilnīgi visus notikumus, tātad gan identificētās sakritības, gan paziņojumus par valsts reģistros reģistrētām sankcijām, un arī to, ka tātad uzņēmuma saistītajai personai ir identificēta sankciju sakritība. Un nospiežam apstiprināt. Un ja kādam, piemēram, risku daļai interesē attiecīgi citi monitoringa notikumi, tad varam tātad izveidot vēl vienu monitoringu. Kā jau teicu, šādus mēs varam izveidot līdz tātad 5 scenārijiem. Arī sāksim mēs ar pirmdienu, jaunu skaistu dzīvi, un atzīmējam varbūt šoreiz pilnīgi visus notikumus. Ja mēs atzīmējam visus notikumus, tad noteikti tāpat es ieteiktu iziet cauri un izdarīt atzīmes varbūt tos notikumus, kas netik daudz varbūt interesē. Un tad varbūt iziesim ātri cauri, tātad šeit ir sākot ar visām amatpersonu dalībnieku izmaiņām, nosaukumiem, adresēm. Likvidācijas notikumus mēs jau apskatījāmies pirms brīža, tālāk tātad reorganizācijas notikumi, nodrošinājumi. Tātad šie būs paziņojumi par dažāda veida liegumiem, kas ir uzlikti gan no valsts ieņēmuma dienesta, operatīvās darbības subjektiem no tiesas, ar tātad ierobežojumiem vai, piemēram, reģistrēt jaunas komercšķīles, mainīt īpašnieku struktūru un tam līdzīgi. Gada pārskata monitoringā. Ja tātad gribam pārvērtēt, kā mūsu sadarbības partneriem ir gājis, tad, kad viņi ir iesnieguši savu jauno gada pārskatu, tad šeit es ieteiktu atzīmēt pirmos 2 notikumus. Tātad ir iesniegtais gada pārskats vai šis ieraksts par iesniegto gada pārskatu ir anulēts. Kādēļ? Tā iemesla dēļ, ka kopš visiem uzņēmumiem gada pārskats ir jāiesniedz EDSā, tātad papīra veidā vairs gada pārskati netiek iesniegti. Ar to brīdi, kad mums ir pieejams iesniegtais gada pārskats, mums arī ir pieejama atsevišķi gan bilances peļņas zaudējuma aprēķins. Līdz ar to tātad neveidojam varbūt šos liekos monitoringa notikumus. Patiesā labumguvēja izmaiņas gan tajā gadījumā, ja tā tad ir mainījies pats patiesā labumguvējs, vai ja tā tad patiesā labumguvējam ir mainījusies, piemēram, kontrolas ķēde. Atcelto amatpersonu monitorings. Tas jau būs vairāk kā brīdinājums, kad uzņēmumam vairs nav nevienas amatpersonas, un šeit noteikti ir kritiski šie 3 mēneši, jo ja uzņēmums ilgāk kā 3 mēnešus ir bez amatpersonām, uzņēmuma reģistrs var inicēt darbības izbeigšanu.
dalības. Tātad, kā mums interesējušais uzņēmums kļūst par dalībnieku citā uzņēmumā. Tālāk tātad nāk maksātnespējas notikumi, gana detalizēti ar visām izsolēm, kreditoru sapulcēm. Ja gadījumā mēs tomēr saprotam, ka varbūt tik detalizēta informācija mums neinteresēs, tad noteikti skatāmies, kādus notikumus mēs atzīmējam. Lai nav tā, ka, piemēram, mēs atzīmējam nevis maksātnespējas procesa pasludināšanu, kas būs juridiskām personām, bet atzīmējam, piemēram, tikai notikumu, kas attiecās uz fiziskām personām. Tālāk tātad informācija par tiesiskās aizsardzības procesu, ārpus tiesiskās aizsardzības procesu. Un arī šī jaunā likuma norma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām. PVN reģistrs, tātad gan ar anulētiem, gan izslēgtiem subjektiem no PVN reģistra, kā arī reģistrēšanu, saimnieciskās darbības apturēšana, atjaunošana fiziskām personām. Tātad, ja mums interesēja, vai fiziskā persona nekļūst, piemēram, par dalībnieku citos uzņēmumos, tātad mēs vienlaicīgi varam monitorēt arī, kā šīs te personas izmaiņas. Tāpat arī laulāto mantisko attiecību līgumus, fiziskā persona saimnieciskās darbības apturēšanu, ko arī skatījāmies pašā sākumā pie statistikas, un patiesā labuma guvēja ieraksta izmaiņas. Ja daļai varbūt šķiet, ka komercšķīlu reģistra notikumi nav pārāk aktuāli, tad šeit noteikti vērts ir vismaz atzīmēt tās lietas, kā cedētas komercšķīles tiesību izlietošana. Vēl viena sadaļa, kas mums signalizēs par riskiem, ir tātad tiesas sēžu kalendāra monitorings, kur noteikti pievēršam uzmanību, vai nu mums interesē pilnīgi visas nozīmētās sēdes, tātad gan kur puse ir kā prasītājs, gan kā atbildētājs, vai arī tātad mums ir svarīgi tikai tās tiesas sēdes, kur mūsu sadarbības partneris ir kā atbildētājs. Ja gadījumā atstāsim atzīmētas visas, tad jaunas sēdes gadījumā mēs saņemsim paziņojumu par to, ka uzņēmumam ir nozīmēta tiesas sēde, un otrs paziņojums, kā viņam šī sēde ir nozīmēta kā prasītājam. Līdz ar to atkal skatāmies, ja mums interesē visas, vai nu tad mēs atzīmējam, ka mums interesē visas sēdes, vai tātad tikai prasītājs atbildētājs. Latvijas vēstnešu sludinājumos mēs tātad varam saņemt informāciju gan par mantojuma ziņām, paziņojumiem, kreditoriem, par atsauktām pilnvarām. Pie riskiem noteikti tālāk ir vērts sekot līdz arī kavētiem maksājumiem, kas ļauj mums saņemt informāciju par to, ka tātad ir publicēti jauni un apmaksāti parādi. Vidu notikumu monitoringā mēs varam saņemt paziņojumus gan par nodokļu parādiem un izmaiņām, gan parādu palielināšanos, gan samazināšanos, par publicētiem vidu pieņemtiem lēmumiem, kā arī to, ka mūsu tātad sadarbības partneris ir tāds darba devējs, kur darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir zem minimālās algas tātad saņēmējiem. Atkal skatoties no specifikas, tātad akcizētās preces, būvkomersantu notikumi, CSDD notikumi, un šī atkal, tātad, ja skatāmies pie CSDD notikumiem, tad šī kā reiz ir viena no sadaļām, par ko jau runājam, ka, piemēram, šī visa autoparka pārreģistrēšana atkal mums var liecināt to, ka varbūt uzņēmējs plāno kāda veida kustības. Ja tie mums bija VIP klienti, tad tur mums varētu būt aktuāli arī svētku monitorings, kur tātad saņemsim informāciju gan par uzņēmumu jubileju, gan par uzņēmumu amatpersonu vārdienām, dzimšanas dienām. Iepirkuma uzraudzības biroja rezultātu paziņojumi, sankciju monitorings, ko skatījāmies pirms brīža, valsts atbalsts, kas bija Covid laikā, bet nav izslēgti arī tālāki kāda valsts atbalsta pasākumi. Darbības izmaiņu monitorings, kas tātad liecina par to, ka tātad uzņēmumam
ir mainījies darbības veids, struktūra vienība monitorings un publisko personu un iestāžu, tātad dažādu budžeta iestāžu, skolu, bērndārzu un citām publisko personu iestāžu sarakstā esošām personām. Attiecīgi tātad nodefinējam tās sadaļas, kuras mums interesē, un tālāk tātad mēs saņemam jau tātad mums interesējošos un atzīmētos monitoringus. Tas būtu tātad par fiziskām un juridiskām personām. Kā jau runājām, mēs varam monitorēt arī, piemēram, Igaunijas uzņēmumus. Līdz ar to tātad atgriežamies monitoringa sākuma skatā un izveidojam jaunu sarakstu. Tie mums tātad būs Igaunijas VIP klienti. Un kas ir svarīgi tālāk? Tātad pie veida mēs tālāk norādām, ka tas tātad mums būs Igaunijas uzņēmumu saraksts. Un izveidojam sarakstu. Tālāk tātad atkal pievienojam uzņēmumus. Tātad pieliksim šajā gadījumā abus divus uzņēmumus un pievienojam. Un tālāk nākamais solis, tātad atkal nodefinējam monitoringa notikumus. Šeit gan jau mēs redzēsim, ka tie notikumi ir krietni mazāki, tātad varam atzīmēt Igaunijas uzņēmumiem PVN izmaiņas, likvidācijas notikumus un tātad reģistrāciju datu izmaiņu notikumu. Tuvākajā laikā plānots, kad šeit varēs pievienot arī sankciju monitoringu. Šobrīd pārējiem tātad sankcijas mums būs jāpievieno atsevišķi. Bet, kā minēju, šis ir jauns monitorings, līdz ar to tātad tie soļi tiek ieviesti pakāpeniski. Veidojam nākamo monitoringu. Tātad, ja runājam, tātad varam monitorēt Latvijas fiziskās juridiskās, Igaunijas juridiskās personas, varam monitorēt fiziskās personas, vēl runājām, ka varam monitorēt atslēgvārdus. Piemēram, NIOF likuma subjektiem, kuriem ir svarīgi monitorēt, tātad mums būs atslēgvārdi, kuriem ir svarīgi sekot arī dažādiem reputācijas riskiem. Tad attiecīgi tātad izveidojam atslēgvārdu sarakstu, un atslēgvārdu gadījumā tātad pievienosim. Tātad, piemēram, Aivars. Tā, mums Aivari ir pārāk daudz, tāpēc pieliksim Aivaris Bērziņš. Pieliksim Aivaru Bērziņu. Pieliksim, droši vien gribam zināt arī par savu uzņēmumu, kas tiek pieminēts presē. Tātad pievienojām atslēgvārdus, tos atkal mēs varam pievienot arī ar failu. Tā, un tālāk mums ir jāpievieno monitorings. Tātad atkal norādām e-pastu, cik bieži, un tātad atslēgvārdu monitorings. Mēs varam gan, ka ir tātad reģistrēts uzņēmuma reģistrā jauns dokuments, kas satur mūsu norādīto atslēgvārdu, gan tātad jauna publikācija, kas publicēta News.lv laikrakstu bibliotēkā. Tālāk. Ko vēl mēs varam? Mēs vēl varam monitorēt adreses. Un paņemsim. Tātad mums būs adrešu saraksts. Un adrešu monitoringa gadījumā mēs varam adresēt gan
konkrētu māju, kurā ir tātad virkne ar dzīvokļiem, vai varam monitorēt jau konkrēto gala adresi. Paņemsim mēs to pašu Matīsa iela. Paņemsim Matīsa iela 8. Ar juridisku adresi. Tātad pievienosim. Arī adreses var pievienot ar failu. Un tālāk tātad nodefinējam monitoringa iestatījums. Tātad, ko mēs varam monitorēt adresēm. Gan tātad reģistrētas nekustamo īpašumu darījumus, gan to, ka uzņēmuma adresē ir reģistrēti, likvidēti vai mainīta adrese uzņēmumam, kā arī tātad reģistrētas izsoles konkrētā adresē. Tātad tās ir sadaļas, ko mēs varam monitorēt adrešu sarakstiem. Tā. Tālāk, tātad juridiskas, fiziskas personas paskatījām, atslēgu vārdus paskatījām, Igaunijas uzņēmumus paskatījām. Ņemot vērā, ka laiks strauji tuvojas beigām, tad kādi ir secinājumi? Ko tātad mēs varam monitorēt? Atceramies, tātad mēs varam monitorēt gan Latvijas juridiskās fiziskās personas, gan Igaunijas uzņēmumus, fiziskās personas no jebkuras pasaules valsts, adreses teritorijas atslēgvārdus. Ja skatāmies par to, kā maksimāli efektivizēt visu šo procesu, tad noteikti mums ir vērts domāt par dažādu procesu automatizācijām, bet šeit noteikti atkal ir vērts skatīties, cik liels ir tas mūsu klientu skaits un klientu loks. Ko noteikti ir vērts atcerēties, ka tātad mazu klienta gadījumā pārbaudam manuāli datubāzēs, kā pārbaudam, pievienojam šo te personu monitoringam, un uzraudzībai noteikti mums pilnīgi pietiks ar šiem te online risinājumiem, kas ir pieejami klientu portfelī. Ja mums tas klientu loks jau ir vidēji liels, tad noteikti domājam par to, kā mēs varam automatizēt kādus no procesiem, kā piemēram automātisku datu ielasīšanu CRM grāmatvedības sistēmās. Noteikti tajos gadījumos domājam arī par to, kā mēs varam aktualizēt esošos datus, jo, kas ir būtiski atcerēties, monitorings mums ziņos par notikumiem, kas notiek pēc objekta pievienošanas monitoringam. Līdz ar to, ja kāds šobrīd ir sapratis to, ka jā, būtu pēdējais laiks sākt sekot saviem sadarbības partneriem, tad noteikti tas, ko es varētu ieteikt pie monitoringa uzsākšanas, noteikti padomāt arī par to, lai jums būtu tā sākotnējā bilde. Un šo sākotnējo bildi jūs varat iegūt, izmantot datu aktualizācijas pakalpojumus, tātad iesniedzot failu ar reģistrācijas numuriem, pretī dabūt statusus, kuri uzņēmumi jau ir likvidēti, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbībā, kuri ir maksāt nespējīgi. Papildus pie segmentēšanas ir iespējams pielasīt arī klāt datus par apgrozījumiem, par nozarēm un tam līdzīgi. Pie liela klientu skaita noteikti būtu vērts papildus vēl padomāt par to, kā ne tikai automatizēt grāmatvedības un CRM sistēmā pamatdatu aizpildīšanu, bet noteikti arī monitoringu jau darbināt sistēmas līmenī, kas ļauj tālāk nodefinēt automātiskas darbības, ka, ja, piemēram, mēs saņemam informāciju, ka uzņēmumam ir apturēta saimnieciskā darbība tālāk, tātad tiek bloķēta iespēja izrakstīt rēķinus un tam līdzīgi. Ja noteikti ir kādi jautājumi, kā jau minēju vairāk kārt, noteikti jautājiet un uzdodiet šos jautājumus saviem konsultantiem.
Tā, bet nu tad paskatīsimies, kādi jautājumi mums ir ienākuši Slido platformā par atslēgu vārdu monitoringu. Es ceru, ka rādot piemērus, es arī izstāstīju, bet ja gadījumā palika vēl kāds neatbildēts jautājums, droši uzdodiet to man vai saviem konsultantiem. Jautājums par vai Lursot monitorings der arī NILF likuma prasību izpildēju. NILF likuma prasības ir virkne ar šīm te prasībām, un viena no tām runā par to, ka ir nepieciešams veikt, kādos gadījumos ir nepieciešams veikt atkārtot klienta pārvērtēšanu. Un tie ir, ja ir mainījusies īpašnieku struktūra, mainījusies darbības veids, mainījušies patiesā labumguvēji, nemaz nerunājot par tādām sadaļām, kā ja uzņēmums tieši vai netieši ir pakļauts sankcijām, ka mums ir jāpārtrauc sadarbība. Līdz ar to, skatoties jau šos te notikumus, ko mēs varam monitorēt, tātad, jā, ļoti liela daļa no notikumiem, kas ir monitoringam, jums ļaus turēt roku uz pulsa un, attiecīgi, tātad arī nodrošināt NILF likuma prasību izpildi. Ko es jums nevaru apsolīt? Es nevaru apsolīt, kad pieliekot sadarbības partneru monitoringā, jums vairs nekas nebūs jādara. Nē, tas būs tikai signāls, ka jums ir pienācis laiks varbūt ārpus kārtas šo savu sadarbības partneri pārvērtēt. Bet tātad vai monitorings var strādāt kā palīgrīgs NILF likuma prasību izpildēji? Noteikti, jā. Un arī, tātad, ja ir varbūt plašāki jautājumi, noteikti sazinieties ar savu konsultantu. Tā, šobrīd vairāk jautājumus neredzu. Tad to, ko es noteikti varu aicināt, ir pieteikties arī nākošiem semināriem, un tuvākie semināri ir 16. februārī uzņēmēja rīts, kur runāsim par kredītspējas novērtēšanu un būtiskākiem finanšu rādītājiem. Un NILF likuma subjektiem noteikti aktuāls būs seminārs par politiski nozīmīgu personu pārbaudi. Tā, pārbaudīsim, vai vairāk neviens jautājums ienācis nav. Tad noteikti šodien teikšu paldies par uzmanību un uz tikšanos citos semināros.